Latvijas futbols viennozīmīgi iet uz augšu. Manuprāt, to mēs varam vērtēt pilnīgi visos līmeņos. Ja mēs sāksim no pašiem pamatiem, pavērtējot to, kas notiek grassroots futbolā, jeb tā saucamajā tautas futbolā, mēs redzam, ka notiek nenormālīgi daudz pasākumu. Ir futbola diena, ir futbola festivāli, ir sieviešu futbola turnīri, ir zēnu futbola turnīri, un to skaits tikai pieaug un kvalitāte viennozīmīgi arī paaugstinās. Bet, kas ir būtiski, paralēli tam visam notiek vēl ļoti daudz aspektu. Treneru izglītība, menedžeru izglītība, klubu attīstības programmas, dažādas elitāras sacensības gan izlašu līmenī, gan arī elites jauniešu līmenī, akadēmija programmas attīstība. Viss liecina par to, ka notiek futbola līmeņa augšupējība, attīstība. Bet ja mēs runājam, teiksim, elitārā futbola kontekstā izlases, tad viennozīmīgi mēs varam redzēt tendences vīriešu futbola izlašu sniegumos, kas viennozīmīgi arī ir pozitīvas, jo ja mēs skatāmies kā eksperti un vērtējam futbolu, viennozīmīgi tas ir ļoti patīkams, ļoti baudāms, un kas ir zīmīgi arī vērtējot sabiedrības atsauksmes publiskajā telpā, tās ir pozitīvas un ir ļoti patīkami redzēt to, ka ikvienā līmenī šobrīd futbola attīstība notiek tā kā pozitīvi un to arī cilvēki novērtē. Bet papildus tam ir jāuzsver arī šobrīd mēs redzam Live Your Goals banerīt mums fonā, kas arī viennozīmīgi parāda tikai to, ka sieviešu futbols ir neatņemama futbola attīstības sastāvdaļa un ka arī šajā segmentā ir novērojama augšupeja, jo notiek augstu līmeņa čempionāti, mūsu apstākļos tiek labā līmenī organizēti, notiek izglītības programmas sievietēm, meitenēm, kas ir iesaistīts futbolā gan treneru līmenī, gan arī vadītāja līmenī. Notiek arī dažādi veidi festivāli, un būtiski šajā momentā ir visiem, kas klausās šo te, paskatīties vismaz atskatu uz to, kā ir pagājis Live Your Goals festivāls, un noteikti nākamgad plānot arī dalību šī te festivālā un piedalīties arī visos pārējos futbola federācijas un citu futbola organizāciju organizētajos pasākumos, tostarp futbola dienā un citos. Un obligāti jānāk skatīties izlašu spēles. Un tā tad varētu arī teikt, ka Latvijas futbola federācijai Live Your Goals un sieviešu futbols kopumā ir nākotnes viena no prioritātēm? Ir būtiski apzināties to, ka sieviešu futbols ir stratēģiskā plāna viena no sastāvdaļām, jo, ja mēs paskatīsimies, kas ir mūsu sabiedrība, tā sastāv gan no vīriešiem, gan no sievietēm. Ja mēs paskatīsimies statistiku, principā tas ir 50 pret 50. Ja mēs paskatīsimies šobrīd futbola situāciju, no 13,000 reģistrēto spēlētāju 1000 ir meitenes. Visus šos ciparus saliekot vienā smukā rindiņā, mēs saprotam to, ka sieviešu futbols ir ļoti liels potenciāls futbola vispārējai attīstībai. Tā kā viennozīmīgi, jā, sieviešu futbols ir LFF un futbola stratēģijas sastāvdaļa, viena no prioritārajām sastāvdaļām, lai mēs nodrošinātu turpmāku futbola attīstību. Mēs par visiem futbolā.